Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Eiropas Savienības līderiem nav izdevies pārliecināt Kosovu un Serbiju atsākt sarunas par attiecību normalizēšanu. Kosovas premjerministrs Albins Kurti un Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs katrs atsevišķi Briselē tikās ar Eiropas Savienības augstākajām amatpersonām, kā arī Francijas, Vācijas un Itālijas līderiem. Serbija faktiski zaudēja kontroli pār galvenokārt albāņu apdzīvoto Kosovu 1999. gadā pēc NATO iejaukšanās konfliktā. 2008. gadā Priština vienpusējā kārtā pasludināja neatkarību no Serbijas, tomēr Belgrada bijušo provinciju joprojām uzskata par savas teritorijas sastāvdaļu. Februārī Eiropas Savienība piedāvāja 10 punktu plānu spriedzes mazināšanai, un tobrīd Kurti un Vučičs plānu visumā pieņēma, izsakot gan iebildes, kuras nav novērstas joprojām. Šajās sarunās abi līderi neveiksmē vaino viens otru. Saeimas opozīcijas deputāts iepriekšējās valdības iekšlietu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta paudis medijiem, ka viņa prāt nākamā gada valsts budžeta lielākais drauds ir iekšējā drošība, jo policisti, robežsargi un ugunsdzēsēji nākamgad būs vīlušies, nesagaidot algu pieaugumu cerētajā apmērā, un saglabāsies liels disbalanss starp aizsardzības nozarē un iekšlietu jomā strādājošajiem. Valsts policijas darbinieki šomēnes Rīgā aizturējuši pēc policijas aplēsēm vienu no ietekmīgākajiem narkotiku izplatītājiem Latvijā, kad viņš no sava konspiratīvā slēpņa Rīgā Pļaunieku mikrorajonā nesa ārā narkotisko vielu. Veicot vairākas kratīšanas konspiratīvajās adresēs, narkodīleru dzīvesvietā un automašīnās atrasti un atsavināti 52 kg marihuānas, puskilograms kokaīna, 10 litri oksibuterāta, 2000 MDMA tabletes un ap 50 gramiem amfetamīna. Kopējo izņemto vielu vērtību sastāda apmēram 500 000 eiro. Augšdaugavas novada dome nolēmusi no valsts par augusta vētras postījumu novēršanu prasīt 1,6 miljonu eiro kompensāciju. Pašvaldība prasa kompensēt zaudējumus pašvaldības īpašumā esošajām ēkām, ceļu infrastruktūrai un izdevumus par būvniecības atkritumu savākšanu. Savukārt atbalsta fiziskām personām sniegšanai tiek prasīta izdevuma kompensācija no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 733 000 eiro apmērā. 10% no šim mērķim paredzētās summas izmaksās pašvaldība. Dažas dienas pēc vētras Augšdaugavas pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe izteicās, ka pašvaldība šogad cietusi dabas stihijā jau otro reizi un cer uz valdības atbalstu. No vētras Augšdaugavas novadā bija cietušas apmēram 400 mājsaimniecības. Šorīt Latgalē, Zemgalē un Vidzemē apledojums vietām apgrūtināja braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Biezākā sniega saga Latvijā pēc Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem bija izveidojusies Piedrujā ciemā Krāslavas novadā pie Daugavas un pie robežas ar Baltkrieviju. Šorīt tā bija 8 cm bieza sniega kārta. Citās novērojamas stacijās valsts austrumu daļā vidējais sniega biezums ir mazāks pa centimetru, savukārt daudzviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā sniega nav nemaz. Diemžēl ir arī pirmie upuri. Ludzas novada Isnaudas pagastā, avarējot smagsvara kravas automašīnai, tās vadītājs gāja bojā. Glābšanas dienesti vairākas stundas strādāja, lai novērstu avārijas sekas. Daugavpils valstspilsētas domes deputāti atbalstīja naudas balvu piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem par augstiem sasniegumiem valsts un starptautiska mēroga sacensībās. Naudas balvas par izcīnīto 3. vietu pasaules junioru komandu sacīkstēs spīdvejā saņems kluba Lokomotīva braucējs Ernests Maķušonoks un viņa treneris Nikolais Kokins. Par 3. vietu pasaules greplinga čempionātā apbalvos Lolitu Oboļeviču un viņas treneri Ļubovu Kopilovu. Par izcīnīto 2. vietu pasaules čempionātā ratiņu paukošanā prēmija tiks Daugavpilietim Dmitrijam Valēnim un viņa trenerei Jūlijai Vansovičai, kā arī Daugavpilietei Dainai Amosovai, kas Eiropas veterānu čempionātā vieglatlētikā izcīnīja 3. vietu. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.